Zīvis paskatīsimies novembra enerģētisko fonu priekš jums dažādās sfērās. Sāksim ar to, ka kopumā kādas tēmas būs aktuālas novembrī zivīm. Tā, 8 kausi mums saka par to, ka jūs pieņemsiet kaut kādu lēmumu, pamainīt kaut ko savā dzīvē un aiziet no kaut kā nemīlama, ko jums ir apnicis darīt, vai jūs sen jau bijāt domājuši, bet nevarējāt saņemties, nedarīt. Varbūt kāds slikts ieradums vai kaut kāds toksisks cilvēks, un tad jūs novembrī pieņemsiet lēmumu aiziet. Tā, kas vēl mums ir pie novembra tēmām? Zobenu karalis, šis mums ir tāds pretējā enerģija jūsu emocionālajai dabai. Te zivis kļūst tādas izlēmīgas, saprot, ko dara, kur iet, nav vairs ar tādām kādām iluzorām, rozā brillēm pa dzīvi, bet mērķtiecīgi, ambiciozi saņemās, piemēram, varbūt kādam tas būs saņemšanās diētai vai sporta zālei, citiem tā būs saņemšanās kaut kā atstāt nefunkcionējušas attiecības vai pamest mājas vai kaut kā tāds liels notikums, kur mēs saņemamies un trenējam to savu iekšējo kodolu. Tā, darba sfēra. Zivīm novembrī, ko nesīs kādas tēmas. Tiesa. 20. kārts mums ir par to, ka beidzas vecais, sākas jaunais. Tā ir tad kārts, kur mēs saprotam, mums atverās acis un mēs nonākam jaunā līmenī. Tad te mums var būt caur kaut kādu ārējo notikumu, vai jūs iekšēji notiek kaut kādas transformācijas, ka jūs saprotat, piemēram, savu misiju un sākat iet pa to savu īsto ceļu, kurš jums ir dvēseles ceļš tieši pašrealizācijā darba sfērā. Tā, un darba sfēra novembrī zivīm vēl. 9 monētas. Šī ir brīnišķīga kārts, jo viņi saka, ka kaut kādas jaunas durvis atvērsies obligāti. Ja jums nāk kaut kāds piedāvājums no ārpus, jūs ieraugat kaut kādu sludinājumu, jums piezvana bijušais darba devējs, jo novembrī ir retrogrādi, un tas varētu atnest kaut kādas tēmas no pagātnes, kur jūs neizmantojāt kaut kādu iespēju, tad viņi jums vēlreiz atnāks dzīvē. Kā pievērsiet uzmanību, ja kaut kas jums jau ir bijis iepriekš, un jūs neiegājāt pa tām durvīm, nepateicāt, tad, ja novembrī tas atkārtojas, tad tā ir zīme, ka šoreiz ir jāsaka jā un jāiet tajā iekšā. Tīpaši ar šo te spēcīgo kārti, ka tas pilnīgi mainīs jūsu likteni, ieeja pa šīm te durvīm. Turklāt tā ir monētu, 9 monētas, tā ir ļoti labi finansiāli izdevīga kārts, kas ir pilnīgi pagriezt jūsu finansiālo stāvokli dzīvē. Attiecībās zivīm, kas novembrī, kādas tēmas gaidāmas? 7 zižļi, te ir tāda tā kā nokoncentrēšanās uz sevi. Nedaudz, ka jūs varbūt pieverat acis uz kaut kādām problēmām. Varbūt, ka jums signalizēs, vai partneris pat atklāti pateiks, kas viņam, piemēram, neapmierina vai ko gribētos. Un uzmanieties, lai jūs ieklausties otrā cilvēka, lai jūs nenoslēdzaties savā patiesībā, un nevēlaties sadzirdēt otru pusi. Tā. Un atkal mums ir zižļi. Tas ir nākamais, ka te tiešām būs kaut kādas, kaut kādi klauvējieni pie jums. Paskaties, kur kaut kas ir jāmaina, kaut kas jāuzlabo ar kaut kādām aktīvām kustībām. Piemēram, lai attiecības neieiet rutīnā, kaut kas ir jāpamaina, kaut kāds uguntiņa jāpiešķiļ.
kopīgs kaut kas jāizdomā tāds, kas jūs satuvina. Vai arī, ja jūs esat vientuļa zivs, tad ir jāveic kaut kādi mēri, pašam ir jāņem, jārīkojas, tur jāpiereģistrējas kādos saitos vai jāiet uz deitiem. Tad ir aktīvi jādarbojas, lai situāciju uzlabotu. Tā, un orakula kārts zivīm par novembri. Ko mums saka? New career. Izskatās, ka jums bija tas 20 plus durvis, tas ir noteikti kaut kas nopietns, un arī orakula kārts jums saka, ka jums atvērsies jaunas karjeras iespējas novembrī. Your work focus is shifting in a positive, new and successful direction. Ja, tā kā kur pozitīvs, jauns, veiksmīgs pagrieziens. Varbūt tāpēc jums bija par attiecībām šādas te kārtas, ka jūs nofokusēsieties uz to materiālo. Jums bija tas zobena karalis, ja, kas ir arī tāds karjeras cilvēks, kas izvirza mērķus, iet pa viņiem un uz viņiem. Un tad attiecības jūs varbūt noliksiet otrajā plānā, kas otru pusīti varētu apbēdināt. Turiet visu balansā un apsveicu jūs ar jaunām iespējām darba dzīvē. Lai jums ir brīnišķīgs novembris, un ja jums ir vēlme atnākt uz privātu tāro konsultāciju, droši rakstiet man, sarunāsim individuālu laiku videozvanam. Atcerieties likt laikus un komentārus kā energo apmaiņu, un lai viss izdodas!